Esiet sveicināti! Mēs atgriežamies fórumā Finansējums un atbalsts biznesam Kurzemē. Otrā daļa - darba cēliens. Pirmajā daļā ļoti daudz diskutējām par tādiem lieliem virzieniem, iespējām. Tad šī daļa jau pavisam tieši, kur tad slēpjās šīs finansējums atbalstam. Un, ja runājam par finansējumu, tad es varētu gribēt arī šo te otro cēlienu atklāt, varbūt arī varētu teikt tā, un aicināt uz skatuves attīstības finanšu institūcijas Altum valdes locekli Jēkabu Krieviņu. Lūdzu, ar dažiem ievadu vārdiem tieši par šo sādaļu. Jā, labdien! Paldies par iespēju šeit runāt. Altum ir attīstības finanšu institūcija, un, kā jau pats nosaukums saka, mēs pamatā strādājam ar finanšu instrumentiem, pavisam nedaudz ar grantiem un kapitāla atlaidēm. Un, ja mēs skatāmies šobrīd, cik tad ir mūsu portfels pārsniedz, un portfeli es saprotu to, kas ir šobrīd uzņēmēji, mūsu klientu rīcībā aizdevumu, garantiju un riska kapitāla un arī zemes fonda instrumentu veidā, viņš pārsniedz 1 miljardu un 100 miljonus. Un mēs varētu arī faktiski šo apjomu droši vien te dubultot. Un tāpēc es gribu sākt faktiski ar lielu paldies jums uzņēmēji par iespēju jūs atbalstīt, jo mēs varētu sakraut kaudzē visu pasaules naudu un visus pasaules atbalstus, bet ja nebūtu jūs, tieši uzņēmēji, kas zinātu, ko ar to visu darīt, kā piesaistīt darbinieks, kā sameklēt pircējus, kā konkurēt ar konkurentiem, kā dabūt to visu, ka tas viss griežās beigās vēl ir ar plusu un nav pārkāpta likuma viss pārējais un vēl pa nakti gulēt kaut kādā veidā, tad es domāju, ka tas paldies ir tāds mazākais, ko es varu izdarīt. Tā kā, jā. Un skatoties, ja es saku, ka mēs varam viņu te dubultot, tad tas virziens jau arī ekonomikas ministrija prezentācijās iezīmē, tur vairāk pat par 400 miljoniem figurēt jaunos instrumentos, bet arī esošos varam. Un es detaļās neiešu, bet tie galvenie instrumenti un tie galvenie, manuprāt, aktuālākie, kas šobrīd ir pieejami, ir saistīti ar energoefektivitāti. Kāpēc ar energoefektivitāti? Tāpēc, ka tur ir aktīvas šīs te kapitāla atlaides programmas, tas ir tā kā viens. Otrs, tas ļauj faktiski uzņēmumam efektivizēt savu ražošanu, uzlabot savu konkurētspēju, tādās klasiskos pierastos veidos, tērēt mazāk elektrības, lietot modernākas iekārtas. Bet otra lieta, kas tur vēl nāk klāt, šobrīd mēs visi zinām, ir ilgtspējas šie virzieni visam pasaulē, CO2 emisiju ierobežošana un samazināšana. Un visi lielie pasaules ražotāji faktiski seko līdzi, viņiem ir savi plāni, kā viņi nonāks līdz nulles emisijām tādā garā. Un līdz to viņi pieprasa no saviem piegādātājiem, kā minimums zināt, cik tās emisijas ir. Un tad otrais sākās, cik viņas liels vai mazas ir. Un ja jums kaut kādā veidā ir pārāk liels emisijas nekā jūsu konkurentam, tad pastāv risks, ka jūs kaut kādā brīdī tikai šī faktora dēļ var izslēgt no tām piegāžu ķēdēm. Un šeit energoefektivitātes programmā var iegūt šos abus mērķus faktiski. Var samazināt savas izmaksas, bet arī samazināt emisijas. Un tā kā tā ir ļoti aktīva programma šobrīd, tāpēc tā ir liela aktualitāte. Tāpat mums ir programmas bez kapitāla atlaides, ja kaut kādiem, lai jūs nekvalificējaties, kuras var lietot šo te CO2 emisiju samazināšanas pasākumiem. Tāpat šobrīd es gribu akcentēt, ir ļoti aktuāla tēma par uzsācējiem, par maziem aizņēmējiem, par finansējumu pieejamību. Tā mums šobrīd ir ļoti laba programma, aizdevumiem līdz 100 000, kur mums ir samazināts nodrošinājuma prasības. Līdz 25 000 faktiski nav nodrošinājuma prasība. Līdz 50 mēs prasām tikai komercdīlu, un līdz 50 līdz 100 mēs prasām, lai īpašnieks nogalvo ar 10% no summas. Šos pieteikumus mēs izskatām 5 dienās un dodam ātri atbildes. Tā kā tas ir, manuprāt, arī ļoti aktuāls piedāvājums. Un kopumā skatoties, es teiktu, ka ja jūs esat uzņēmējs, un jūs neesat pārkāpuši sarkanās līnijas, kas ir saistīts ar sankcijām un līdzīgiem kanoniem vai nodokļu nemaksāšanu, piemēram, ja, tad noteikti Altumā mums ir jums ko piedāvāt. Ja kaut kāda iemesla dēļ jūsu projekts netiek finansēts no privātajiem, noteikti ir vērts aprunāties ar mums. Mēs varam piedāvāt garantijas, aizdevumus, un parasti mēs varam iet ar mazāku nodrošinājumu, ar mazāku līdzdalību un ar garākiem termiņiem.
Tā kā mums noteikti ir jums ko piedāvāt. Es nemēģināšu nospērt visu šovu, kas ir Dainai šodien paredzēts. Daina runās detaļās vairāk, bet līdz ar to, jā, paldies jums, ka jūs esat. Un piesakieties uz konsultāciju vai palasiet mūsu mājaslapu. Lai jums veicās. Paldies!